Jūrmalā var visu. Iespējams, milzīgākais koks nozāģēts ir ar kaut kādām atrunām, bet, ja tāds koks Jūrmalā var nozāģēt, tad laikam, jā, Jūrmalā var visu. Te kur mums top pie Mēluža estrādes stāviet, tas es, čau. Izbraukšanas, to mēs pastīsimies bišķiņ vēlāk. Nevar tik labi redzēt, bet rekur te stumbriņš vēl ir palicis. Tepat rekur galvenā iela, kas te nāk, Mēluža prospekts, tur tālāk ielas savienojās kopā. Te būs jauns projekts, rekur ir milzīgākais koks. Man liekas, ka tas ir kaut kāds vītolveidīgais, bet nevar tā saprast. Labi, mums te ir aerboristi. Un ir, jā. Te rekur ir, kas tur ir atlūzus, kaut kāda daļa, viena daļa it kā nolūzus. Tā veciem kokiem notiek. Te varam redzēt nozāģēto daļu, te teorētiskais ir bojājums. Koks ir, kā jūs saprotat, ievērojams. Teiksim, šitam būtu jābūt diškokam, bet ņemot vērā, ka te tiek plānot stāviet, un tad, kad koks traucē, tad to ir jāzāģē nost. Tā mums te laikam notiek. Tas ir kaut kāds baigi lielais. Ir tur papūs, bet tā ir tiem diškokiem. Parasti viņus tur kaut kā baigi apsiena trosēm novelk. Es pat īsti nevaru parādīt, cik tas ir liels. Labi, reku, tur ir mazs zariņš. Te ir viens mazais zariņš, proporcionāli pret roku. Reku, te ir vēl viens mazais zariņš. Neesmu biologs, bet tas stumbrs ar te baigi čābīgi neizskatās. Izskatās pat tīri veselīgs, jā. Te rekur ir bijis. Bet ja mēs pēc šitā sāksim zāģēt nos koks, es domāju, diezgan maz diškoki paliks Latvijā. Rekur, te stumbriņš. Proporcija tā, lai saprastu. Tas ir baigākais koks. Bija baigākais koks. Tagad te viss ir novālēts. Tā kā galvenais ir dabūt doma kaut kur iekšā un akcents būs. Bija koks, nav koka. Labi, ka estrādē neplāno stāviet. Tad to lapegli varētu arī novālēt lielo. Riekskoks jau nokrit. Būs interesanti uzzināt oficiālo iemeslu. Mēs jau tā no malas ejot nezinām, kas un kā. Tā kā tādas interesants šodien pastaigu novērojums Jūrmalā. Tagad ir atsāk uz ziemu. Bija pauzēts un tagad taisa tālāk. Te būs stāvietas. Sanāk uz estrādes pusi. Un tas, kas bija vajadzīgs, tās gan bija vajadzīgs. Tā ir Lietus noteku kanalizācija ūdeņiem. Tā te apmals liek. Te vispārējais, viss kārtībā. Aizdomīgi izskatās, ka tas ozols ir piesakts. Te arī tagad stāvietas, bet jāskatās, lai tās saknes baigi nenoņem, jo te parasti bija Jāņuguns. Esmu tas svinējis Līgo svētkus. Un starp citu Mēlužos tie ir diezgan forši. Tāda lustīgi, riktīgi zaļumbāla. Tā kā, ja Līgo svētkos sanāk būt Jūrmalā, tad Mēluža estrāde. Forši ir sēdēt, tur dejas notiek un tā, bet tagad redzēsim, kā būs ar visām tām stāvvietām. Kas mums tur sanāks? Agrāk te mašīnas nevarēja likt, kur bija tīri tikai iebraukšana. Tagad varēs likt mašīnas. Kā saka, tas ir forši, daudz lietas ir pareizes, bet par tādiem lieliem diškokiem ir bišķi tā šķēbīgi. Vispār vajadzētu kaut kādu kārtību pārtaisīt, lai tiešām var redzēt uz kādu aktu bāzi, ka tu tiešām zāģē nost, īpaši, teiksim, sabiedrībai pieejamā telpā, tad lai būtu informācija.